Ida buču Lauriņam. Man bail vēl ģīnas. Vai jūs viņam nepatīk šeit, ko patīk pišķoties? Tā, kur ir tagad mikrofons jāsprauž? У меня своя машина есть. Когда у меня есть, я иду в гараж и еду. Поехали. А когда к Ломнице еду, тогда уже без машины. Что вы думаете о том, что в Липае будет электротаксометр? Jocīgi jautājumi jums te nāk, kā es varu zināt? Es arī sapratāt jautājumu. Es sapratu jautājumu. Nebija neviena brīdi tā, ka jūs, ko man te prasa, ko man uzdod? Nē, nebija nekas. Par šo nē, par citu varbūt jautājumu, bet par šo nē. Viens draugs, kurš palīdzēja to filmēšanu, tā, uz veselību. To zaķu Liepājā nav vairāk kā citās Latvijas pilsētās. Ir zināms, ka kopā ar Dombrovski gājāt tā kā gandrīz vai praksē slimnīcā. Kā jums tur veicās? Es domāju, tā daudz sapratīs, kāpēc es smaidu. Pirmkārt, sveiciens visam slidīcā kolektīvam. Dažreiz tā, ka tā rokas jau nolaižās un gribās to ķīmiju paņemt un kaut kur uzsmidzināt, ja galīgi. Nu tā, ka tiešām žēl, ka aizies bojā tās bumbieras. Negribās. Es esmu pietiekoši indējies pats un cits indējis, es nezinu. Man šobrīd ir rožu periods. Lai iepazīstinātu skolēnus ar simfonisko mūziku, Liepājas simfoniskais orķestrs sācis jaunu pasākumu ciklu – koncerti skolās. Mušlidu. Otrs jāizdara prom no sākuma. Pieredzējušiem aktieriem kaut kas man te lido virsū. Lapsene, jā. Kopā ar pieredzējušiem aktieriem viņi tur strādā. Ko lai šiem pasaka savādāk nekā parasti? Esiet sveicināti TV Kurzemes skatītāji. Klāt atkal TV Kurzemes ziņu laiks. Nevajag divreiz atkārtot. Tā ir TV Kurzeme. Viss tāpat to zina. Logo arī ir labajā vai kreisajā stūrītī. Tev vajag kaut ko piegatavot, zinu, kad izkaust muti, tad, lai var iepļaut tik pa brīžam kāds simt. Pagrauz saulēti. Pagājušajā man bija kaut kāda pirksts pakaļā vai kaut kas tāds, to dabūju slēpt. Pirksts pakaļā. Es tev varēju pateikt.
Samaitāts. Lūk, tāds mums ir ciemiņš šīs dienas raidījumā, cienītie skatītāji. Jā, viņam šoreiz, paldies Dievam, viņš ir atnācis bez pirksta pakaļ. Jā, tieši tā.